Siltumenerģija rodās siltumavotos, kādam tā ir jāsaražo un kādam tā ir jāizgādā līdz mājai. Un tie esam aizgādājumi līdz mājai mēs, daļai arī saražojam, un vienu daļu lielāko daļu mēs arī iepērkam siltumenerģijas. Un tad lai tādu ģeogrāfiju tam visam piešķirtu, tad kas ir Rīgas kreisais krasts, kas ir Pārdaugava, Zolitūda, Ziepniekalns, Bolderāja, Daugavgrīva. Tā puse visa ir tā, kur Rīgas siltums pats arī saražo visu, un saražojam lielāko daļu no atjaunojumiem energoresursiem. Un savukārt pārējo 2/3 no nepieciešamā siltumenerģijas apjoma tiek iepērkam. Tas ir labais krasts, tas ir Rīgas centrs, Vecrīga, Ķengaraks, Purciems, Pļaunieki, viss. Varbūt kādu vēl rajonu nenosauc visu. Tas ir Daugavas tajā pusē. Jā. Tur savukārt mēs paši neražojam. Tur mēs visu siltumenerģiju iepērkam un, protams, to lauvas tiesu no visu siltumenerģijas saražo Latvenergo.